Jau atkal snieg, visa pasaule kļūsi balta, balta kā pasakā, tā ļaudis mēdz teikt. Kad ieeju sniegotajā meža pasaulē, liekas, ka tiešām esmu nonākusi pasakā. Ei, vai te kāds ir? Baltā pasaulīt, kāpēc tāds troksnis? Tu mums izjauc visu pasaku. Nu mēs vairs nezinām, kur ir sākums. Vai tā ir asaka, saka vai aka? Bet visa sākumā jau bija pasaka. Arī mēs sākamies no tām pasakām, ko mums bērnībā lasīja mamma. Kad 133 meitenes un zēni paņēma plecos mugursomas un devās uz skolu, bet nu viņi sēž 12. klases solos. Es arī. Es arī. Es arī. Un arī es. Bet dažreiz vēl tik ļoti gribas ieniet baltajās kupenās un meklēt sākumu. Sākumu tai vienai vienīgajai, savai pasakai. Vai paņemt savas bērnības burju paklāju, izpast to un doties uz svešām zemēm, redzēt vēl neredzētus cilvēkus un dzīvniekus, nonākt savā ilgu pasaulē. Šāds paklājs man palīdz pārvietoties pat ātrāk par vēju. Jo mēs taču zinām, ka nekas šajā pasaulē neskrien ātrāk kā mūsu domas. Nu lūk, tur jau tā stāv Burvju pils. Vai redzat? Lēni veras Reiz nemaz tik senos laikos, kad krīze vēl nebija uzgulnējusi mūsu Burvju karaļu valstī, sākās 27 neparastu jauniešu kopīgais piedzīvojums. Jaunie pils iemītnieki bija atlasīti no visdažādākajām pasaules malām. Savā ceļā viņi sastapās ar sarežģītiem pārbaudījumiem, un galvenais no tiem bija gājiens pie cepurkunga, lai tos iesvēta. Burvji valkāja īpaši formastērpu apmetņus, tie kalpoja kā atšķirīga zīme. Protams, ka viņi bija paši stilīgākie visā Burvju pilī. Mūsu varoņi izcēlās ne tikai ar formastērpu, bet arī ar nedarbiem. Sarežģījumus radīja Burvju pirmā un pēdējā ekskursija, jo daži atļāvās neievērot noteikumus un paldināties apkārt. Tomēr, laikam, ejot, Burvju pils iemītnieki iepazina mācības daudz tuvāk nekā bija gaidījuši. Obligātās literatūras saraksts bija bezgalīgs. Varoņi noslīka grāmatās. Kopsavilkuma pergaments stiepās līdz pat grīdai. Tika spērti pirmie neveiklie soļi, lai iemācītos lidot ar BMW burvju nojām un paceltot gaisā. Grūtības sagādāja mācību par mikstūru jaušanu. Zili brīnumi.
Mācību ceļā jaunieši saskārās arī ar ZBD zinātnisko burvju darbu. Burvju tos prezentēja nesatricināmās un bargās komisijas priekšā. ZBD bija pa spēkam visiem, lai gan citiem paveicās mazāk. Par spīti lieliski nokārtotiem ZBD burviem joprojām nav ekskursiju. Beidzoties ZBD sezonai, Maģiskās pils skolotāji D2 toni sāka gatavot jaunam šķērslim - eksāmeniem. Par spīti visam, burvju pilī tika piedzīvoti daudz skaisti mirkļi. Burvji piedalījās kopīgos pasākumos, kuros pierādīja savu kreativitāti. Gandrīz pēc 3 gadu kopīgi pavadīta laika, mācībām un sastrādātajām nepatikšanām, arī šai burvju pasakai tikpat kā pienākušas beigas. Tomēr šajā burvju pilī viņi ir iemācījušies pašu labāko burvstību visā pasaulē. Nelaiž
Mani sapņi, tāpat kā burvju paklājas, ceļ mani augšā. Un nu, es varu arī ielūkoties pils logos. Bet kāpēc šodien tur ir tik daudz skaistu princešu? Vai tu neesi ielūkojies 12. C klasē, kur ir 22 princeses un tikai 5 karaļdēli? Dobrý večer. Guten Abend. Buenas noches. Hi. Labvakar. Esiet sveicināti šova Latvijas princeses finālā. Visu šo garumā esam sekojuši līdz mūsu princešu gaitām, bet vēl pēdējo reizi pirms aicināt mūsu princešu skatuves ielūkosimies, kā viņām ir veicies. Lūdzu, video. Tas ir pilnībā nepieņemami, pilnībā stulbi un visas meitenes, es domāju, ka tas esmu vislabākā, es noteikti uzvarēšu. Vispār īstenībā es nesaprotu, ko es vispār šeit daru. Es zinu, ka es tāpat tās svinēšanas, par kāpēc es vispār liek darīt visus tos uzdevumus. Yo tengo la pasión en mi alma y esas no vale nada, porque yo soy la mejor, por supuesto. Y además, ¿qué hacen? No saben bailar, no saben nada. Es esmu Latvijas princese, es tādu piedzinu, es tādu nomiršu. Bet es esmu Latvijas princese. Man vispār, ja tā padomā, man tas Latvijas princes nepatīk, kaut vai tikai tāpēc, ka viņš ir latvietis. Šeit kā? Kāpēc? Krievu zēni vienmēr ir aktīvāk. Viņš jau noteikti neprecēties arī bez šitā šova, vai ne?
Jo vairāk, viņš ir apkārt, gribu arī nomest. Nu, viss ir redzēts un viss ir pateikts. Tāpēc skatuves aicināsim mūsu princesi ieņemt vietas. Visu šo laikā tik gan smiedz, gan raudāts, bet beidzot tam visam ir jāpieliek punkts. Tādēļ skatuves aicināsim arī mūsu princi, lai viņš beidzot paziņo ilgi gaidīto, bet ļoti sarežģīto lēmumu. Lūdzu, princi uz skatuves! Ak, Dievs, kāds mūsu meitas pat nevar savaldīties, lai pabūtu kaut mierku tuvāk mūsu princim. Vai tik mūsu princis nav sakautrējies? Lūdzu, nāc aprunājies. Saprotams, šovā pavadītais laiks ir bijis sarežģīts un tikai mūsu meitenei, mūsu skaistajām princesēm, bet arī tev. Lūdzu, pastāsti, kā tev veicies un kā tev iespēja. Jā, protams, ka jūs visi redzējāt video, mums gāja gan kā pa kalniem, gan kā pa lejām. Vispirms es gribētu pateikties jums visām par piedalīšanos šovā. Jūs visi bijāt lieliskas, bet tomēr, kā jau jūs saprotat, par princesi var kļūt tikai viena no jums. Bet vēl 4 es dāvāšu rozes kā savas cieņas apliecinājumu. Tātad pirmā Arnita, kuras dēļ man likās satraucoša, un arī pati viņa ir ļoti jauka. Kā arī Līgai, kuras atvērtība man ļoti patika, kā arī viņas klavieru spēle man vēl ilgi paliks atmiņā. Ļoti daudzpusīgajai un talantīgajai Nadīnai. Kā arī Santai, kuras temperaments dažkārt krīt arī manās asinīs. Bet princi, tu tak saproti, ka uzvarētāji var būt tikai viena. Vai tā būs kāda no šiem 4 dēļavām? Diemžēl nē. Kā jau es iepriekš minēju, liels jums paldies visām par piedalīšanos. Pieņemt lēmumu par to, kur būs Latvijas princese, bija ļoti grūti. Jūs visas ļoti centāties un bijāt satriecošas. Tomēr manis izvēlētā Latvijas princese ir ļoti sirsnīga, neuzspēlēta un strādīga. Un tā ir Tamāra. Atrast!
par Latvijas princesi kļūst Tamāra. Mūsu princese beidzot ir domāta. Līdz ar to šovs var beigties, bet pasaka var sākties. Mana vecā burvju cepura, kas man bērnībā ļāva ielūkoties, kas notiek fantāziju pasaulē. Es varu klusi vērot, kas notiek citās pils telpās. Dzīve te raibu raibā. Tur galma virtuvē tiek cepti fazāni, tepat blakus telpā, dejas soli mācās galma dāmas. Tur kāds steidz padarīt vēl nepadarītos darbus. Bet tad jau tu vari ielūkoties arī tajā karaļvalstī, ko šajos 3 gados radījusi 12. B klase. Dodamies iekšā!
galdiņas un skaistās ēmos pudeši. Manas pašās draudzenes, man pietrūks mūsu gājienas halī. Man pietrūks skolotājs galvenis, to kā viņi saka, Anģuks ir foršs puika. Nekas. Man noteikti pietrūks angļu valodas skolotāja Irma. Un matemātikas konsultācijas. Galdiņš ēdnīcā, skolotāja Nadi. Dažādas skolotājas. Man pietrūks manas super draudzenes. Anija, Līga un Elīna. Man pietrūks pašās fizikas stundas. Es tev vēlāk pateikšu, tagad mūzikas skola. Man pietrūks palmas. Rotas beigā vairāk klās, ka tā nevar un brūsē. Kas man pietrūks? Kas man pietrūks? Galda nav. Yes! Neiet kā cēlēn, šitā, man garām, pārliecinoši. Nu, gatavi? Jā. Riski viens. Jautājums neatbrīķis, skaistās ēmos Uzmanību! Es esmu nomirs. Normāli, es esmu dzīvi. Cenšos atcerēties to īsto, savas pasakas sākumu. Reiz bija, vai sensenos laikos? Nē, varbūt tā. Vienam tēvam bija 3 dēli, vai varbūt 3 meitas. Aiz trejdeviņām jūrām, vai varbūt trejdeviņām zemēm. Skaitļi, šie burvju skaitļi, tie neiziet man no prāta. Nu, es jau arī no tiem skaitļiem netieku vaļā, jo es nāku no matemātikas karaļvalsts. Vai tu vēlies tajā ielūkoties?
7 jūrām, pār 3 kalniem, Mātera ielā 44, 2. kabinetā ir 12. M klases karaļvalsts, jeb Memmīšu karaļvalsts, kurā mājot 30 pavalsnieki. To vecums intervālā no 17 līdz 19 gadiem ieskaitot. Karaļvalsts iedzīvotāju vidējais garums 176,6 cm, vidējais pēdas izmērs 40,865 cm, auss apkārtmērs 4,5 cm, vidējais kakla apkārtmērs 12,35 cm. Katrs no Memmīšiem ir personība. Lai jūs, cienījamie skatītāji, varētu tos iepazīt tuvāk, lūdzams video! Unikāls gadījums. Ziniet, tāpat kā pasakās ir sastopami ļoti dažādi tēli, tāpat arī šajā klasē daudz mazi grupējumi. Es pateiktu, ka šī klase ir tā kā karaļvalsts. Pirmos varētu minēt mūzikas filozofus. Jums varbūt liekas, ka tie vārdi nesaprot, taču tie patiesībā ziņas no kosmosa. Parasti cilvēki nesaprot, bet viņi to spēja uztvert. Turklāt, vai jūs esat dzirdējuši par klasiskajiem maizīšētājiem? Tie ir tie vislielākie skolotāji kaitināti. Tā mātiņa neslēp to ātlu, lai tās grāmatas. Beidz grāmatu, viss mātiņa, beidz, bet man tiešām cik var rīt to zaudēju, kad viņi sāka to nodarboties. Tad vēl tur ir tādi trakie fiziķi. Einšteinam nebija taisnība. Taču kā jau parasti neviens viņiem netic. Gadiem 15, 16 ātrumu. Katrā karaļvalstī ir savu kārtību sēki, un arī 12. M klasē ir sastopams šāds personas. Pamēģiniet tik aizskat kādu no 12. M klases skolniekiem. Sekas būs neatgriezīskas. Mūsu klasē ir arī jaunie literāti. Šie cilvēki lasa visur, un viņa dēļ tiek saņemtas sūdzības par mazo grāmatu krājumu bibliotekā, un pastāvīgi sūdzas arī par gramatikas kļūdām grāmatās. Neapšaubām, ka mūsu klasē ir arī jaunie biznesa spēļi. Viņi pastāvīgi stundās rēķina savus aktīvus, pasīvus uzņēmumiem. Hau! Nē! Viņš šīs akcijas! Labais cenas lojies lejā!
cilvēki mūsu klasē, kur dēļ arēņas līga jums krietni pabojāts. Tie ir mūsu fanātiskie hokeja līdzekļi. Loģiski jau, ka mēs visi esam matemātiķi, bet daži jau īpaši izceļas, tie tiek aizliegāki. Patiesībā pirms viņi kaut ko dara pēc varbūtības un kombinatorikas teorijām, es domāju, kā būtu darīt vislabāk. Tomēr ir kāda lieta, kas viņus visus vieno. Kā karaļvalsta karalis, tā mūsu klasē tas ir M-spēks. Kā milzum liels, neizcīkstošs spēks. Dzīvoja ilgi un laimīgi. Tā taču beidzas visas pasakas, vai ne? Bet vēl līdz tam taču notiek cīņa. Cīņa starp labo un ļauno. Cīņa starp gribu un negribu. Nav jau nemaz tik viegli pasaku varonim cīnīties ar ļaunajiem spēkiem, kas nemitīgi maina savu ārienu un no realitātes kļūst par šķietumo. Vēl grūtāk ir cīnīties pašam ar sevi, bet to vislabāk zina 12. D1 klase. Jo acis kurmiem ir ļoti maziņas, tikpat kā nemaz. Kā? Tev nav dzintara? Nav, es teicu. Tad nāc man līdzi, teica kurmis.